Esiet sveicināti. Šoreiz bez gariem ievadiem. Joprojām ir tie miljoni, par kurām mums jāturpina iepirkt Covid-19 vakcīnas saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem. Saskaņā ar Eiropas komisijas līgumu un tādā veidā, kā tas tika sadalīts pēc pro rata principa katrai no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tad Latvijai šajā gadā ir vakcīnas jāiepērk par, ja es pareizi atceros, 63 miljoni, kas ir milzu summa. Nu ko, draugi, ballīte beigusies. Mēs vēl turpinām maksāt un noteikti arī turpināsim. Tas pats sāpīgākais - maksāt par to, kas mums nemaz nav vajadzīgs. Maksāt par nederīgām lietām. Kā to nosaukt? Ir, protams, uzreiz jāsaka, ka tas ir tā saucamajā atkāpē. Tas mums neietekmē nekādā veidā pamatbudžetu vai veselības budžetu. Nav svarīgi, ir budžetā vai nav budžetā, tie ir miljoni. Nav svarīgi mierinājuma vārdi par dalīto vai atlikto maksājumu. Miljoni ir miljoni. Mums, tautai, ir svarīgi, kas parakstīja šos līgumus, kas mūsu vārdā uzņēmās šo slogu. Tie ir konkrēti vārdi un konkrēti uzvārdi. Ne jau kaut kāds Vasja Pupkins no Purduļciema. Vēlreiz jautāju, kā to nosaukt. Es to nosauktu par noziedzīgu nodarījumu, īsi un konkrēti, par valsts naudas izšķērdēšanu. Parasti šādiem nodarījumiem krimināla likumā tika atrasti attiecīgi panti, un attiecīgās personas tiek sauktas pie attiecīgās atbildības. Šajā sakarā vēl kāds visai nopietns dokuments. 2021. gads, 27. janvāris, Eiropas padome. Rezolūcija numur 2361. Kad te beidzot mūsu valsts iztapīgie vadītāji, kuri tā vien atsaucās uz visādām Eiropas rezolūcijām, direktīvām, rīkojumiem, sāks pildīt šo rezolūciju. Lūk, arī pamatojums pieprasīt, publiskot šos te līgumus. Ar visu saturu, ar visiem tā parakstītājiem. Un lūk, tur arī ir jāmeklē šā te dokumenta parakstītāji, vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati un tātad atbildīgie par visu šo te nodarījumu, par visu šo te afēru. Citādā vārdā to nenosaukt. Tāds lūk mans sakāmais šodien. Paldies jums, un es vēlētos redzēt arī jūsu reakciju.